Es esmu Uģis Šenbergs un esmu beidzis 1978. gadā Rīgas Politehnisko institūtu un izveidoju savu firmu SIA Uģis Šenbergs arhitekts, bet šeit es izstādu savus gleznas tepat Ķīpsalā radniecīgajā ēkā. Ideja šai izstādē radās rūpnīcā, pie Alūksnes Sevodu rūpnīcā. Tur Arhitektu savienība bija uzorganizējusi tikšanos arhitektiem ar rūpniekiem, un es 2 gadus pēc kārtas aizbraucu. Bet pirms tam es reiz biju 1993. gadā Tokijā, un tur man aizveda uz Mitsubishi rūpnīcu un Honda rūpnīcu, un tad es sapratu, cik būtiski arhitektiem zināt arī visu industriju, kas pasaulē ir, un tas ir ļoti nozīmīgs notikums, rūpnīcas apmeklējums. Šajos attēlos ir redzams 7 cilvēku portreti, tad viena glezna ir veltīta dzīvnieku pasaulē, un šeit tie ir tādi ļoti abstrakti gleznojumi. Tur nav portretiskās līdzības, tur ir šobrīd pasaules līderi, gan valstu prezidenti, gan NATO ģenerālsekretārs, gan Eiropas komisijas priekšsēdētāji, dažādi tātad politiķi, un tādā izpratnē, ka tas ir gleznots te un tagad, mēneša laikā, jūtot to, kas notiek apkārt pasaulē. Man šī īpaši ir ar savu tādu apaļu dzimšanas dienu, kas man jūlijā mēnesī ir, un es viņu gribēju atzīmēt nevis ar projektiem, nevis realizētām ēkām, kas man ir Latvijā daudz dažādās vietās, bet es nolēmu pievērsties glezniecībai, kur es jau biju sācis 10 gadu atpakaļ, bet es atradu jaunu autoru tehniku, tātad gleznot uz fibrolītu plāksnēm, cevudu plāksnēm industriālām, kas ražots. Es šīs plāksnes saucu par egļu salmu paneli, un ja šī plāksne šeit ir kā glezna, tad pavēroties šeit pie griestiem, šeit visos stāvos šie akustiskie griesti ir tieši precīzi tāpat izmēra akustiskā plātne. Un man arī ir RTU objekts, ko jaunbūva Zinātnisko-tehniskā biblioteka, un tur arī ir šīs plātnes visos stāvos, kā akustiskie paneļi pielietoti. Tā kā es viņus pazīstu jau varbūt visus 7-8 gadus šīs plāksnes.